sauc Elzbete, un šī ir otrā adīšanas dienas grāmata Elīzija Knit YouTube profilā. Kā jau jūs zinat, varbūt nē, mani Instagramā un Ravelrijā arī var atrast ar šādu nosaukumu Elīzija Knit, un man ir liels prieks būt atkal šeit ar jaunu video. Es esmu ļoti priecīga par to, ka jūs mani atbalstījāt ar ļoti daudz komentāriem un ka skatījāties manu pašu pirmo epizodi. Tas man ļoti daudz nozīmē. Un tas man deva ļoti lielu motivāciju būt atkal šeit ar jaunu, cerams foršu video. Man mugurā ir pagājušā gada adītā kleita no Kutova Kika, jeb Veronikas Lindbergas, un šī ir kleita Stripe Hype Dress. Es adīju šo kleitu no Drops Cotton Light, no 100% kokvilnas, un šajā kleitā tika izmantotas 7 krāsas, bet, diemžēl, ir tā, ka viena krāsa adījumā sāka griezties. Tur, diemžēl, es neko negribu un nevarēju darīt. Negribēju ārdīt visu kleitu ārā, bet tas piedod nedaudz mazu odziņu šai te kleitai. Man priekšā šeit ir nolikti gan iesāktie darbi, gan pabeigtie, un arī dzīja, ko es esmu pirkusi un pie kuras es esmu tikusi. Un sāksim, protams, ar pabeigto darbiņu. Pirmajā video es biju šo te burvīgo lakatu iesākusi. Šādu te. Šis te ir adījumi Dundagas svētku lakats. Es adīju šo te lakatu no 100% kašmira. Šajā te kašmirā bija iestrādāts arī izšķīstošais pavadiens, kurš izšķīst, kā šis te adījums pirmo reizi nonāk ūdenī. Un pabeidzot šo te darbu, šis te lakats svēra 193 gramus, bet tad, kad adījums izžuva, lakats svēra 182 gramus, un lakats tika adīts 4 pavadienos. Un pašā pēdējā rindā, kad man vajadzēja adīt bumbulīšus, tie tur tiešām bija ļoti daudz, kā jau brīdināja adītājus, kuras ir adījuši šo te lakatu, ka tur tiešām ir daudz un ka viņi ir tik daudz, ka man liekas, nekad tā rinda nepienāks un netiks pabeigt šis te lakats. Un tad, kā jau arī iepriekšējā video, es biju iesākusi vēl vienu Dundagas svētku lakatu, bet, diemžēl, viņš ir tik tālu, cik viņš arī ir bijis iepriekšējā video, jo šis sarkanais lakats ir pārsvarā visur ņemts līdzi, kurus arī esmu braukusi, tā skaitā uz Rallija Estoniju, kur piedalījās Mārtiņš Sasks, jo vienkārši šim te sarkanajām lakatām bija vieglāk paņemt līdzi, jo tie kamoliņi bija maziņi, nekā vest līdzi abas spoles, jo viņas ir lielas un man negribās tīt mazākos kamolīšos, lai būtu vieglāk paņemt līdzi, jo ir tā, ka šim te sarkanajam lakatam bija tā, ka tie kamolīši bija ļoti mazi un tie diegu gali bija ļoti daudz. Un vienīgais, ko es pamainīju
no apraksta bija tas, kā es iesāku šo lakatu. Es iesākumu to paņēmienu es paņēmu no citas rūtas apraksta, no rūtas bižu jakas, jo tas likās daudz vienkāršāk. Piedod, Rūta, ka es tā izdarīju, bet jā. Bet tās, kuras nekad nav vadījušas šo te rūtas svētku lakatu, droši varat vadīties pēc apraksta. Šis te brūnais lakats būs lielāks viennozīmīgi nekā šis te sarkanais, jo dzija ir daudz plānāka nekā šim te sarkanajam lakatam. Primāri, kāpēc es tā daru, jo es negribu tīt mazākos kamolīšos, lai pēc tam nav jācīnās ar diegu galiem, kā smuki iestrādāt, lai es varu adīt visu vienā gabalā. Jā, tas laikam par šo lakatu ir viss. Tad nesen iesāktais darbs man ir šis te zeķes, ko es iesāku. Sanāk aizvakar, es viņas iesāku agri no rīta pirms darba, lai man ir ko paņemt vilcienā līdzi, kad es braucu. Man ir šādas te zeķes iesāktas, viņas ir iesāktas pēc mana izdomāta raksta. Šeit ir 3 labiski, viens krēlis, kas nevados ne pēc viena apraksta. Es ādu ar šādām te Adi Crazy Snake 2,25 mm adatām. Un šīs ir foršas adatas ar to, ka viņas neslīd ārā, vismaz man. Un adatām ir jābūt šādām, te nav jādomā tas, ka viņas ir šādi te saliektas. Un jā, un šīs te zeķes tiek adītas vilcienā, kad es braucu uz darbu, no darba, lai tiktu aizpildīts laiks, lai nebūtu jāizmanto telefons. Un šīs te zeķes tiek adītas no Online Super Sock 4-kārtīgās platina color dzijas, kur mums 100 gramos ir 420 metri un sastāvā ir 75% virgin wool un 25% poliamīds. Un man ir vēl vienas Adi Crazy Snake adatas, un šīs ir 2 mm adatas. Sūtīju divus izmērus, jo es nezināju, kurus man labāk noderēs. Jā, tad vakar es iesāku šādu te arī rūtas bižu jaku. Šajā video pārsvarā viss man ir no rūtas adījumiem. Man ļoti patīk šie te rūtas adījumi, adījuma apraksti, jo viss ir pārdomāts, viss ir izstrādāts līdz sīkākajai detaļai. Rūtas aprakstus var atrast Ravelrijā. Un jā, šī jau, man liekas, man ir 4. bižu jaka, ko es adu. Es izvēlējos adīt 5. izmēru. Tas ir reāli vakarā iesākts darbiņš, lai man būtu vairāk ko jums parādīt šajā te video. Es adu no Drops Air dzijas. Šis tonis ir
0,5 un sastāvā mums ir 65% alpaka, 28% poliamīds un 7% vilna, un klāt es lieku drops Baby Merino, kur ir 100% merino vilna un krāsa ir 62. Un ādu es ar 6. izmēra. Adatā. Un tad es vēl esmu pasūtījusi vēl vienai rūtas bižu jakai. Tas ir šāds te drops Air. Tonis ir 14 un Baby Merino tonis 41. Un no abām krāsām man ir 4 eiri un 4 Baby Merino gan šajā tonī, gan brūnajā. Iepriekšējā video es arī stāstīju par to, ka man ir iesākts tulip vestam no Azara Loop, bet laikam es tomēr domāju, ka es viņu ārdīšu, jo es šajā mēnesī par viņu esmu ļoti daudz domājusi. Es teikšu tā, man laikam kaut kā vairāk neuzrunā šis te modelis. Laikam man gribētos kaut ko vienkāršāku. Tad, par ko es vēl gribēju pastāstīt, varbūt zinat, varbūt nezinat, bet ceturtdienās notiek kopadīšana Cērnikavā un radi dot kopradas mājā. Pateicoties Evitei, mums ir šāda iespēja satikties ar foršām adītājām un pādīt, parunāties, paprasīt palīdzību par kādu aprakstu vai jebko. Vienmēr mēs dabūsim arī kādu palīdzību, kādu atbildi no pieredzējušām adītājām un varam smelties arī iedvesmu. Un augustā tagad ir doma, ka varbūt dosimies uz Ziemeļplāzmu Rīgā uz koncertiem un tur rīkot šīs te kopadīšanas, sēdēt parkā un klausīties foršus koncertus un adīt un baudīt mākslu un darīt to, kas mums ļoti, ļoti patīk. Un man ir apņemšanās vismaz reizi mēnesī doties uz Cērnikavu, lai būtu kopā ar foršām adītājām un iedvesmotos. Un cik man ir zināms, tad 22. augustā šajā pašā mājā radi dot kopradas mājā Maruma Kristīne rīko kopadīšanu. Manuprāt, tie būs Nēģu svētku laikā. Tur varēs doties un kopā adīt. Esat mīļi arī gaidītas. Es, diemžēl, jau varu pateikt, ka es nebūšu. Man par to ir ļoti, ļoti žēl. Bet, cerams, ka būs vēl kaut kādi citi forši pasākumi. Un arī iepriekšējā video es minēju to, ka man bija iespēja tikt pie foršas Maruma Kristīnes krāsotās dzijas. Man ir šādas te 2 50 gramīgās šķeterītes un 2 šādas te purvīgas 20 gramīgās šķeterītes. Tikai jāizdomā, ko adīt no šīm skaistajām šķeterītēm. Un tad vēl pie dāvaniņas bija klāt šādas te stilīgas mazas zeķītes. Un ļoti man sirdis arī sasildīja kartīte, ko bija uzrakstījusi Kristīna. Šī kartīte bija uzrakstīta ar roku, un tas tik ļoti sildīja manu sirsniņu. Un tad vēl es esmu tikusi pie šāda te forša apraksta no Sandnes Garn, un
šī te ir Emerson dress, viņa ir kā slip kleita, un man ir plānos nākam vasar uzdīt šādu te foršu kleitu. Redzēs, kā man izdosies. Tātad mani nākotnes plāni ir pabeigt otru Dundagas lakatu, un tad man ir plānā pabeigt zeķes, un man nākamie plāni ir uzdīt abas bižu jakas, jo es domāju, tās bižu jakas ies ļoti ātri uzdīt, ka tur ir samērā bieza dzija un liela sadats, tā kā tur ies raiti, zeķes pabeigt, un jā, un tad es gaidīšu atkal kādu komentāru, kaut vai tikai emoji vai vienkārši paldies, bet tas man ļoti sildīs manu sirsniņu palasīt, kā jums ir paticis šis te video, un tāpatās, ja vēl neesat abonējis manu kanālu, tad labprāt gaidīšu, ka jūs to izdarīsiet un uzspiedīsiet subscribe pogu. Un tas laikam arī šajā reizē būs viss. Tad līdz citai reizei. Atā!